šovītāk notiks revolūcija. Es gribu, lai fucking visa nākamā jauniešu paudze ir vienkārši jacked as fuck. Es negribu nekādus insecure ass bitch boys, kas staigā apkārt fucking kapā kaut kādu brawl star. Nē, zini, mūsos visos iekšā ir tāds a little bit of jaunais. Latvijas visiem pulkstens ir 7:52 no rīta, pūš dienvidu austrumu vējš un vakarā ir gaidāmi 32 grādi. Šajā rītā es esmu cēlies ar mērķi aizvadīt afigēno action-packed dienu un uzfilmēt priekš jums Zēbengo vidāru. Šodienas plāns izskatās kaut kur aptuveni šādi. No rīta tagad nolocīt first meal, kas ir 500 gramu ar tītaru maltogaļu, 6 šols, viens vesels avokado. Parasti nekad no rīta tik agri nēdu, īpaši, ja vēlāk ir rīta treniņš. Man nepatīk pirms rīta treniņiem ēst, bet tā kā šodien, kā es savu mājas bāzi pametu, tā arī atpakaļ nekad neatgriežos. Savulaik tagad kārtīgi paēst. Mums ir gaidāmi 2 treniņi un vakarā Ogres Fight Nights. Un tad jau kā reiz gudrs vīrs ir teicis, vīrs, kam rīts ir smags, vakars ir viegls, vakarā aizšausim bišķi iebālēt ar čomiem. Un jā, parādīšu, kāds viss izskatās. Tātad pirmais, no rīta 11. ir MMA treniņš. Tas ir kaut kur līdz kaut kādiem 12:30. Pēc tam tālākās rīcības plāns ir pa ceļam uz džimu, kārtīgi iehavāt, carb loadot. 1:30 ir gym sessions, visas upper bodies, kārtīgi patrenējamies, safilmējam labu kontentu. Tad pat taisno bīdam uz Ogres Fight Night. Savu nav vairs neko muti dzēsēt, jāsāk viss darīt, jābeidz marinēt. Nolocīšu šo mīlu, un kamēr es to daru, parādīšu jums, kas iet manās treniņu somās, gan priekš džima, gan priekš MMA. So, pirmais džima soma. Izmantošu šo ten, kas te jau ir iekšā. Nu vot, beigšu. Jēvs gatavs ekstra pre-gym karbi, medus. Tā. Pirmais ir obligāti fucking dvielis un tīras apenis. Jo nu tā kā tie čoki, kas neiet mazgāties pēc džima, nēsti ēst čoki, nesaprot, kā tas ir iespējams. Tātad tas iet iekšā. Tālāk, džemperis, pump covers, sauc kā gribi, uz iesildīšanos man patīk. Bišķi siltāk saģērbties, nedaudz ātrāk iesvīst, uzreiz labāk jūties. Tā kā šodien mēs kājas netrenējam, mēs viņus slēpjam. Treniņu biks, sick krekls, kas parādīs fizūku, zeķes. Standarts, vans tupelis, flat zola, ļoti labas. Un tad iet iekšā mans pre-workouts. Total War, watermelon garš, trūfitā, kaut jaunais, 10% atlaidi pilnībā visam. Varat droši izmantot, negrib neizmanto, mans pēc. Un tad tālāk Athletic Chalk. Štangas dažreiz slīd, tā kā noteikti palīdz. Un tā ir džim soma salika. Tā. Tālāk krāmējam kopā MMA somu. Te man ir kapa, standarta, Puff & Sport, tāda bieza, caurspīdīga kapa. Man vispār vajadzētu jaunu dabūt. Šo ir kaut kā sanācis jau pārkost. Atceros, kad es šo sūtīju, es pasūtīju baltu. Es vienmēr gribēju baltu kapu un atsūtīju caurspīdīgi. Šāpsnieks, bet ko darīt? Dezītis, Poseidona pauta nebija pieejama, tāpēc izmantošu balto ūdens Old Spice. Tad ir lecamala, priekš iesildīšanās. Tālāk ir dvielis, treniņa apenis. Standarta apģērbs, pats svarīgākais, uz šo nevienu treniņu nevar aiziet, ir ceļu šitaks. Mans labais ceļs ir taisīts no vienkārši putu plasta, tā kā šis noteikti palīdz. Tad, of course, mums ir saites, kuras es šobrīd netīšu kopā. Baigi buņi, tāpēc liksim te malā kopā ar lecamauku. Tālāk iet iekšā man ir šīs Venom. Nezinu, kāds tur modelis, man jau viņi ir tagad jau drīz būs 2 gadus. Ir tādi bijuši jau nodrāsti, bet, nezinu, does the job, šķot. Tālāk iet paring cindi. Lai gan šodien malas, ka sparingi nebūs tik un tā priekš bagworka. Šie ir Twins special cindi. Šie man jau ir toši 3 gadus. Un viņi īstās praktiski tā kā jauni. Tā kā ir ļoti labi ieinvestēt tieši šādos cimdos. Vienkārši tev viņi lēstos lifetime, kā arī ar šitiem man nevaņī. Man iekšā ir šādi ten maisiņi atsvaidzinātājs. Un last but not least, mazie MMA cimdiņi, kas ir arī no Venom, bet šos es nerekomendoju pirkt. Vienkārši man bija slinkums ieķert jaunus. Šitie man ir, nu arī īstenībā kaut kāds 2 gadus, bet viņi jau jūk ārā, te viss paddings birst.
No, tās ir manas 2 treniņu somas. Tad jau varēs tālāk saprepot pre-workout mīlu džimam un šaut uz MMA treniņu. Šobrīd pulkstenis aptuveni 10:30. Ieradīšos tur bišķi ātrāk. Sabazarēts afigēnais operators, kas iefilmēs abus 2 treniņus, pēc tam tālāk Ogres Fight Nightu. Un es teikšu tā, es par neko šobrīd nesūdzos, ka Latvijā ir tik brīnišķīgi laikapstākļi. Bet, es svīstu tā kā lops. Treniņš pat vēl nav sācies. Es jau esmu, basically iesildījies. So, skaties to, kā gribi. Win-win situation. Fucking insane ass apgaismo. Redzi šo bicīti. Rekur. Lubānas ielas 78. We here. Dājam jau macīni viņi nedaudz. Abi 2 vairāk pagrabot pilsni. Uz otru pusi gurdus pretējos, pēc prom tieši to. Jump to the bank, feel the ice. Straight when I walk straight through, no chase. Wanna go down with the top to my face. Take a bitch straight down to the Davai gut. šūtojam, mēģinam kaut ko trenēties nevis cīņa. Fuck what you say, shit, never go far. Mēģinam, That I show with the bar to the star. Never going back to the place in the bar. There's no snakes in the grass. Sweet when I'm low, no shit in the past. Talking about the trees and the keys. Yes, please, young wild niggas see me in the middle of the seas. Tiptoe to the top with the block. Swoop when I pass my one drop. Turn when I swing to the back with a nigga don't stop. Bitch, tell me what you want, bitch, tell me don't stop. Tied up, no slack, show, sipping, from the nose, low. Tell me that that's straight, make cash like gold. Tattoo, wanna take my out from the stove. Still say I got shit to know. Educate, nigga slick on the low. Stroll right through, no shit in the view. Walk past motherfuckers, never had no clue. 346 in the 6, left up on the phone rack. Those boys building up cash in the bank. Sipping on juice, never had no rent. Breaking down things, no frown, never feel no guilt. Cause y'all run this down. Run away quick when I hear that sound. Never go back when I claim that ground. Yeah, right down. Looking by the dog bitch, shit I'm right down. I wanna get rich till I make a pound. That's when the beat switch, then I make a pound. Saying that you top shit, never lay down. 1 shot, 2 shots, then I just pound. Taking up thoughts that I made like wow. Change your best bitch, listen to the sound. Jiggy when I walk to the drop. Waiting as you ramp, but you won't get stop. Never say shit, all these niggas gon' talk. Never make shit, all these niggas gon' flop. Down, push your bitch to the side. Kroš. Kā tikko treniņu esam noslēguši. Tāds sajūta, ka man fucking sirds trieks. Es esmu viss izpumpējies. Man ķermenī nav sausa vieta. Un vienkārši kā... Atnākot uz šo zāli, es domāju, es esmu tāds čūks, baigies mandīts. Bet atnākot uz openingu, tu patiešām saproti, cik tā jūra ir liela. Un ka vienmēr būs kāda lielāka zivs pa tevi. Šajā džimā fucking visi ir killeri. Mums ir treneris Gustavs Mēja, KS Pro bija dabūjis fucking insane uzvaru. Šo Latvijas čempions. Tas ir fanu mīļākais fighteris Niks Bemberis. Žēl, ka viņš nav redzēts sen cīnamies, bet reku viņš trenējās. Moš viņš atgriezīsies, varbūt aizvietos Holloway pret McGregoru. Mums ir rekur Big Motherfucker Emīls. Tā ir gigants čoks, vienkārši es domāju, ka es esmu liels, tad atnācu šeit un ieraudzīju viņu. Pēdējie vārdi. Nē, pēdējie vārdi man pagaidām nebūs. Es mirtvāls pagaidām netaisos, bet es tuvu biju, bet jā, nebija tas labākais treniņš šodien. Notapoja man tā liekas, ka 2 reizes, bet tāpēc to arī sauc par treniņu. Tas ir mācīšanās process. Es šīs mākslas kāds bija tas vārds? Pionieris. Es tikai vēl mācos, bet man tieši patīk tas viss mācīšanās process. Pirmais treniņš ir aizdīts. Šā bija jāatpūšās un pat taisno jābīd uz džimu. Un davai aplaudējam paši.
maisītēm un tad varam pārķerties un doties mājās. Un davai visi divus vīrus uztaisa vēl pie reizes. Būsi uztaisīsi manu presiju. Kas ir? Pasatīsi pa presiju. Jā. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tur gusi, kroši, bļa. 100 grami auzas, 1 proteīna batoniņš, 2 gūpē proteīna, 4 vafeles, 1 banāns, zemenes, zemesprieks sviests un medus pāri. Okay. Labi apetīt jau. Guļu pabrot. Kāds ar banānu jāpaņem. Lop. Jaunais zin, pa ko viņš runā. Es saku, šitais pirms žima tas ir dogu. Tā ir maize. Jau vajadz štuka kalorijas, bišķi vairāk. Šajā apkavā jānomazgājās. Un tā jābrauc džimi. Tā, tagad pēc treniņa bīdam pa taisnos nākamo treniņu. Daudz cilvēks, no daudziem cilvēkiem es tur bieži vien dzirdējis, ka mans progress, visa mana fizūra nav tik impressive, ka tas ir mostly genetics un tā, bet daļa tur patiesība tajā ir, ka genetika ir ļoti liela daļa no tā visa procesa, cik tu ātri būvē muskuļus, kā tev viņi izstās visa muscle insertion, bet neviens neredz to darbu, kad cik daudz es ieguldu. Tagad kā tikko aizvadīju 1:30 ar smagu MMA treniņu. Tagad pat taisnos pēc treniņa jau līdzi ir ēdiens, paēdu pirms žima. Tagad gaidu, kamēr ēdiens pārstrādāsies, braucam uz žimu. Un būtībā tas viss, ko tu gribi sasniegt, ir atkarīgs no tā, cik ļoti tu to gribi. Un ja tu to negribēsi, tu atradīsi attaisnojumus, lai tu to nedarītu. Bet ja tu to gribēsi, tu vienmēr atradīsi attaisnojumus, lai to darītu. Un es esmu tāds cilvēks, kas vienmēr atradīs attaisnojumus, lai kaut ko izdarītu. Man piemēram, tur cilvēki bieži vien saka, ir īpaši pārsvarā, es neko slikti negribu teikt, bet ģimene tur saka, taču izlaid šodien treniņu, kur tev treniņš mājās saskrūvēs kaut kā dīvāni. Tāpēc es arī eju uz MMA, lai ātri un efektīvi tādiem cilvēkiem iedotu pa ķobi, jo būtībā tas tā nestrādā. Visi tie cilvēki, kas trenējas, es domāju, man piekritīs ar to, ka trenēšanās, ka tu kādus vairākus gadus jau no vietas trenējies, ka trenēšanās tā ir tāda ikdienas sastāvdaļa, lai tu noturētu pie sevi, pie saprāta. Un šobrīd ir tā, ka ir īpaši vēlākā sestdienā, kad ir mazāk ko darīt, man čīsta man vajag 2 treniņus. Man vajag 2 treniņus, lai es tā kā normāli pafunkcionētu un es vienkārši nejūtu prātā no tādas bezdarbības. Šodien ķīmijas skolotājs jaunais parādīšu, kā uztaisīt formulu priekš efektīvu treniņu. Tātad mums ir pre-workouts, Trufitā Code jaunais, Total War Watermelon uz 1 skūpu. 320 mg ar kafeīnu, 320, 3,2 g beta-alanīns un 6 g citrulīna mēlēti, es nezinu, tā rekur. Šeikerīts. Mēs paņemam. Un tas skūps tā kā vienmēr tā kā Minecraftā jārok ārā. Tā. Un bišķi ar maliņu. Te mums iekšā ir kafeīns. Tālāk mēs paņemam H2O. Mēs iepildām. Tas ir tā, lai ķermenis ir ar ūdeni. Tā, es teiktu 250 ml. Nē, bišķi vairāk 300. Mēs 2 cilvēki. 300 ml. Hop. Un tad
Tad vēl bišķi elektrolītus. Kaut kā tā. Ui. Tad mēs aiztaisim ciet. Mēs kārtīgi sakam. Tā. Un vēl viena ļoti svarīga daļa. Some carbs. Paņem rice cake, you know. Tāds ass. Gribu. Tas ir potions, Rītīgais arbūziņš. Teiku pa virsu raizkeikiņš. Vēc kā, zini? Jūs skatāties šo videoku, jums jāsaprot, kad ar šo videoku notiks revolūcija. Es gribu, lai visa nākamā jauniešu paudze ir vienkārši jacked as fuck. Es negribu nekādus insecure ass bitch boys, kas staigā apkārt kapā kaut kādu Brawl Staru. Nē, zini, mūsos visos iekšā ir tāds a little bit of jaunais, tāds wild ass jaunietis. Un viņš ir jālaiž ārā, tā kā get jacked, get shredded, aizej uz džimu, kārtīgi papumpē, patrenējies, nopelni to vakaru. Rīts ir smags, vakars ir viegls, aizej forši čomiem pabaulē. Pasaka, lai bračiņš tev netīšām izlaik. Klausieties. Pasaka, lai tev bračiņš netīšām izlaik kokču virsū uz krēkla, vēl savu krēklu nost un vienkārši parāda, cik tu kručs šoks esi. Tā kā pietiks te ar šo, it's so over. No, nekad nav over. Rekur, pre-workouts carbs un rekur, let's get. Kroč, iesildošais vingrinājums pull-upi, kā tikko izdarīt. Vienmēr afigēnijas vingrinājums, ko sākt, visas asins pataisno sāk cirkulēt pa ķermeni. Tagad ķersimies klāt pie nopietno puiku lietām. Sāksim benchot. We gonna bench some heavy shit today, you know. Pataisno, double bench press, domāju kaut kādi 6 līdz 8 repi, 3 seti ar nopietnām lielajām kantalēm. Bļā, čo? Smagi. Tas tāds G čoks, bļā, 8 reizes. Ar cik tu taisīs? Es domāju 3,7. Es pagājušais cik taisīju? 3,5. Es tādu tu man katru reizi uzdur šo jautājumu, cik pārši Es nevaru atcerēties. Jāsāk pierakstīt noši. Jā, pierakstīt savus līpus. Jāpierakst. Lai būs tikai šitiem čainikam jāzīlē katru reizi. Spogulīt. Cik es taisīju iepriekšējo reizi? Vai mēģināsim ar 3,7-niekiem. Davai. Jop. Un aiziet. Jop. Jā. Vēl divas. Būs. Gada laikā? Nē, es domāju, ka reāli varētu. Gada laikā īstenībā diezgan daudz ātri var sasniegt, jo tu zini, ko tu dari. Es savu pirmo džima gadu nobumbulēju. Jā, pat ilgāk, jo es pirmajā džima gadā es vispār netrakoju savus liftus. Es vienkārši šodien jūtos spēcīgs, pacelēju vairāk. Es uzņēmu kaut kāds 60 gramus robotnu vielām dienā. Un, fizuha ķīpa auga jau, jo tā, kad tu sāc trenēties, tev ņūbīgi gaini ir tas stimuls, tikmutā, ko tu dod, tev palīdz augt. Bet ja tu pirmajā džima gadā, tu esi uz pareizes diētas, tu seko visam līdzi, ko tu cel, lai tu varētu nākamajā reizē atcerēties, ka tev jāceļ vairāk. Pilnīgi mierīgi gada laikā, pilnīgi mierīgi. Progressive overloads. Jā, progressive overloads. Tas svarīgākais. Mēs atnācām prostā pampiņu ieķert. Bišķīt pacelāt hantelītes un aizgājām mājās smaidīgi. Jā. Uztaisījām fotku pie spoguļa, jutāmies kā supermeni. Bet galvenais to visu procesu izbaudīt. Pohuj. Bija šā vai tā, mēs tur
Mums sačkojām, bet tikko tā bija forša. Zinu, vismaz nekurījām. Ūdens vienīgais beigām iet klausās. Reku vēl vien pudeli. Labi. Tā sajūta, ka tu redzi, ko tavs ķermenis ir spējīgs. Viņš, zini, krūcējuši šos, redz, kur kubiki spīd. Viss no plēc. Davai. Iet. Vēl divus. Jā, augšā. Vēl vienu. Un augšā. Spies. Krasavu. Atnāc uz džimu, paņem čomu līdzi, sašaujoties kafeīnu sistēmā un rekurījums. Daudz liederīgāks hangouts nekā dot kulakām mājās. Rekur kārtīgi patrenēties, atļaujas certifikāts doties tālāk uz vecrīgu. Tad būs viegls vakars sekos. Jā, pēc smaga treniņa sako vienmēr viegls vakars. Es jūtos labi vispār, Tas priorkauts tā palīdz. Tā ir tāda štela. Tā ir tāda štela. Šo nekad nebūtu domājis. Bet tā labi, ok, ko tur 320 mg ar kafīnu, ko tur. Ja tas nepalīdzētu, tad es nezinu, tad es šķiet. Jā, sāk slēpot. Tad to priorkautu pa vienu un pa otru iekšā ārā. Tā mēs pēc tam tālāk uztaisīsim vislabāko vingrinājumu mugurē, tībā rows. Un tad ko? Bicīti, tricīti. Un tad šaut ielās. Un bīdīsim tālāk uz ogri. Pastīsimies, kā tur džeki darbojās, vai viņi būs pelnījuši vieglu vakaru pēc tam vakarā. Bet šis ir labākais mūžs. Jā. Viņš arī iekļūt pēc tāda sajūta. Šitas labi. Muguru reāli platāks. Man šeit ir bijis lielākais mīnus, kad es sāku džimu, es baigi pull-upus spamoju. Un tā kā man izveidojās lati. Un es no muguras izskatos tā kā tāds ledus skapus, 4 stūris vienkārši. Bet, ja tu gribi tādu smuku izteiktu muguru, tad tev vienkārši izlās, ka tev bruņu rupaču māja ir uz muguras. Un es šeit tībā roku. Bļā, šo. Normāli iepupē. Jā, bicīts, es šeit. Bicīts. The most boring muskuls, ko trenēt, bet es sapiķot tādu bābu, ko 247 stāvjāt, ka man bicīts vienkārši full on no krēklas prākst ārā. Ieroči, jā. O 2 ieroči. O tā kā, zini, visi tur bazarē, kad ir tīpaši cilvēki, kas ir ar lieko svaru, viņi tur saka, es nemaz negribētu būt formā, bet tā kā, zini, ja viņam dotu iespēju šā tu izties tā kā es, viņu visi instantly šā izdarēt, neviens negrib to darbu ieguldīt, bet tā kā, uz to visu ir jāstāst kā tādu ilgtermiņa investējumu. Visi tur atnāk vienreiz, divreiz uz džimu, tur tā pastāst sevi tāds, jā, ir pumps, ir forši, un tā kā, grib to progresu ātri. Es vienmēr skatos sev tā, es pēc katra treniņa redzu, kā es arvien labākā formā palieku, un es skatos uz visu to tā, kā es varētu izskatīties pēc 3 gadiem. Un tad man uzreiz tā kā vēl ekstra motivācija. Šos ir normāla preisi, bicīši, viss, tīri. Vai? Varam. Pumpējam bici? Bici, jā. Uztaisīsim vēl vienu setu. Tad nobīdīsim lejā tur, kur ir tas labais apgaismojums. Uztaisīsim kaut kādus 50 push-upus un tad iepauzos. Dabūs pampiņu, uztaisīs pauzingu. Jā. Labi, ka šodien treniņu biks uzvēl. Tu vispār jācīgs šoks. Tā, kad mēs pumpējam augšu, tu uzvelc fucking šortus, tā kā mēs taisam kājas, tu uzvelc biks. Nē, vienkārši kā pagadās, kas ir tīrs, es ņemtu, kas ir tīrs, ja man šorti ir netīri, tad jāņem treniņu biks. Jāatļauj bišķi piesēst. Pumpē šodien, pumpē rīt, pumpē arī aizparīt un pumpē, kamēr zemē krīt vai kā tur bija. Nu, kaut kā tā. Jaunais mums ir kā moderns dzejnieks. Es esmu mūsu laika Sokrāts, tā varētu teikt. Filozofs mums ir tā viens. Nē, es neesmu filozofs, es vienkārši
visu to, ko es runāju, es ierunāju realitātē. Tas ir viss tā kā manifestation, tu visu vienkārši, uz ko tu dzīvē skaties, ko tu runā. Un ja tu to vari tā izrunāt ar maksimālu pārliecību, tas notiks. Tas reāli notiks, un zini, daudzi mums tur teiks, kad es nemaz neesmu tik ručs čoks, kas tur viģikus lieku kaut ko. Man patīk. Man reāli patīk, un es neko citu dzīvē baigi nemāku. Un tāpēc es vienmēr cilvēkiem tagad saku, ka ja tev ir kaut kas ar kaut ko tu aizraujies, pohuj, vienalga, ko tu dari. Pamēģini to uztaisīt kā karjeru. Vismaz pamēģini. Sliktākajā gadījumā ko? 9 to 5. Dzīvo tu izdzīvosi, bet... Tipa sliktākajā gadījumā tu būsi tā kā visi pārējie. Jā, jo tā kā reāli visi tie cilvēki, kas būtībā tu pasties apkārt, kas ir tādi NPC. Neviens no viņiem nav nemaz NPCs, vienkārši viņi visi ir cilvēki, kuri laiku gaitā ejot, ir vienkārši padevušies saviem sapņiem un samierinājušies ar to mediocre dzīvi. Bet liela daļa no viņiem pat neko nav mēģinājuši. Viņi vienkārši ir ieklausījušies sabiedrībā, ko sabiedrība saka, ka tu nebūsi šitais, tu nebūsi tas, un viņi sabiedrībai ļāva sev nospiest. Un daudz saka, ka es tā kā, man ir kaut kāds baigi high ego un kaut ko, bet būtībā mūsdienu sabiedrībā tev vajag būt tādam čovakam, ka vienkārši visi tevi noliek, un ja tu vēl pats pa sevi pa virsu tam visam noliec, tad viss tas ir vienkārši tas ir norakstīts, bet tev ar to ego jāmāk sev pacelt tik augstu, lai tu būtu tieši tā, nedaudz virs tam sabiedrības apspiedienam, un tad tu esi clash čovaks. A proper fucking lad, you know? Zini? Kaut kā tā. Tagad mēs esam ceļā uz brīnišķīgo ogri, lai maukt skatīties ogres Fight Night. Es esmu ļoti excited par šo pasākumu. Nezinu, vai jūs tur visi esat redzējuši, bet tas fight cards ir fucking insane. Man ļoti patīk šādi, pagriezīs muzonu skaļāk, šeit latviešu Fight Night, jo tur čoki ir izsalkuši. Viņi iet parādīt sevi, grib sev uztaisīt to popularitāti. Tur bieži vien tu skatoties kaut kādus bigger promotionus, viss ir pa naudu, viss ir pa savā rekorda saglabāšanu, viņi tur kaut ko mīž. Te džekiem ir vienalga. Viņiem, es nezinu, cik tur piķo, bet nevarētu būt baigi daudz. Viņi tur tīri tā iet, lai gan jau kaut kādu social media savu izaudzētu, kas ir ļoti labi un ir ļoti skatāmi fighti. Šodien fighti, kurus es vairāk gaidu, noteikti ir Ādama cīņa pret Sigurdu. Sigurds crazy čoks, viņš vienmēr iet virsos, nesen kā nostījos viņa cīņu pret Danu Bukovski. Ka džeki tur normāli zvejtējās, bet Ādams, viņš ir ļoti tehnisks bokseris. Es domāju, ka Sigurdam būs gara nakts priekšā. Tur ir, es srazu saku, tur ir KO, tad kas vēl, Volks pret Ļabu. Abiem diviem normāls beefs ir. Tur čist to fight es nevaru sagaidīt. Main events fucking Leisans pret Helmani. Shit's crazy, you know. Bet tagad bīdot uz ogri, man taškai kondiška nav, un es vienīgais baidos par to, vai man fucking dīrs aizbraucot uz turieni nebūs slapja, jo es svīstu kā lops, zinu, tā kā tas tur čovaks teica, kad viņš apsēžās lidmašīnā pašazieriem uz otru pusi vajag sasēsties, jo zinu, kā, es tāds liels čovaks, un tas ir viens no galvenajiem mīnusiem, ka tu esi čovaks ar lielu muskuļu masu, tad tu svīsti tā kā pidars vienkārši. Bet tā pa neko nesūdzos, gaidīju šo vasaru. Izņemot, es negaidīju to, ka uz ceļa ir pilnīgi idioti. Mēs braucam 90 zonā uz 90. 90 zonā uz 90, veco zēnu, te ir 120 kā minimums. Tu redzi Migalkas, tad tu labi nostājies ceļa malā, pasaka atvainojiet, piedodiet mentam, ka tā vairs neatkārtosies. Un tad tu brauc uz 110 nākamreiz, tā kaut kā. Bet būsim jau pēc kādām 10 minūtēm klāt. Un tad, sāksies vakara pasākums. Liktu visu savu stāvu, visa babka uz Ādamu, un es atvičāju. Tur nevar zaudēt, tas ir tā kā labdarības pasākums. Skaitās. Un vēl, ko es vēl varētu likt? Sorry, Džeki, bet ir jāba pacels.
Man ar čuļi. Redzēs. Tevi nofilmēja! Es to arī pat iepriekš Nē, teicu. bet čuļku lika daudzi. Bet es tāpat patīju. Es arī saku Es valsts, arī bet man čuļi, nu, blēd, nu, tur ir tehnika. Čuļka, čuļka, jā. Pasēs, cik rabēju tur košās cīņas. Strong points. Tavs strong points? Tā, pagaid. Aiztais man šito, tas tev pateikšu strong points. Es vienkārši līdzīs, blēd. Strong points tev. Es teiktu, tas kā tu, blēd, tu tik cieši satais. Nu, labi, pohuj. Tu teici. Nu, jā, labi. Strong points tev. Un tas, kā tu esi uzbildos, tev, nu, ne bīcis, ne trīcis, tev ne plika pīpeli ir, bet tev vismaz presi ir, zini. Bet tā, tev vienkārši kā tu esi uzbūvēts, tu labi izsīdies, un saka čakot. Tas tev strong points. Tā, ja tu vispār bez kačāšanās, 2,5 tev ir, 2,5 tev ir. Nē, bez kačāšanās, actually, 3. Es vispār nekačāju, es vispār neko nedaru, es tikai pisu litra bolu aizdienu. Nu, brēd, arī to ir jāmāk. Es savos prime gados. Fujag mēs, Jāņos ar šito čuvaku, 4 sotika 2 dienās. Ej, dīrs, tu vienkārši pipulēm. Nē, tas bija pizģēts. Ar tu ar mani nāk. Viņš neatcerās, Viņš neatcerās, Tie 2 sotika 2 dienās. Labi, Džeki, jākurstā iekšā. Jā, arī norēt tādu žuku dzīvē. Tagad te patās tu līdzi? Davai. Nu, davai. Es vispār netrenējos, es 65 kg. Vispār netrenējos. Davai, blē. Strjomna nav? 2 no 10! Suka, blē. Nu tā, zini? Labi, tev presīt. Tev bildes vispār, tā kā tu kačātos, tu labi izstītos. Shining like I'm Mega Man. I smoke Mega Man. Don't come at the youth, send you back to where you came from. Tātad, nu, pagad Truba zvana. Brēgi, kāpēc man Rajans zvana, kur viņš te patās idiots. Kurš pirmais fights, Labs pret Vanceviču. Nu, tas bija gaidām. Man jau pirmā stavka jau, kroči izgāja, ja būtu uzlicis Vanceviču viņu. Nu, tur moši bišķi pārturēja cīņu, bet Vancevičs pacēla. Otrais fights, Mīša, čoks Mīša. Es baigi gribēju, lai Mīša uzvar. Baigi daudz cilvēku viņu fanoja, bet beigās viņam neizdevās. Otrs pretinieks zilais stūris bija pārāks. Un trešais fights Perebors. Kā tur varēja iedot 3-0, visi tiesneši Airem, bet tur maz, nu, Ogre nospēlēja, bet, nu, 3-0 čisti tur nebija. Un es pat teiktu, ka Jakovickis, nu, Nīča vai 2-1 pacēla. Kaut kā tā. Don't come at the youth, send you back to where you came from. Niggas quick to change, y'all so Bruce Wayne. If he act mysterious, he get hit with my ray. And if you was curious, yes, I'm TK. I'm not on time with everything, but bitches worth the wait. I look at your gang, get my 40 and I aim. Marks on his head, now he looking like aim. Don't come at the youth, send you back to where you came. I don't wanna smooch, bitch, I really want the brain. I just hit a stain, now your bitch wanna claim me. Just open up your pack, and it better be stank, nigga. Shining like I'm Mega Man, I smoke Mega Man. Don't come at the youth, send you back to where you came from. Niggas quick to change, y'all so Bruce Wayne. If he act mysterious, he get hit with my ray. Shining like I'm Mega Man, I smoke Mega Man. Don't come at the youth, send you back to where you came from. Niggas quick to change, y'all so Bruce Wayne. If he act mysterious, he get hit with my ray. Like I'm Mega Man, I smoke Mega Man. Don't come at the Nu, tā tad Ogres Fight Nights ir noslēdzies. Tā, visumā kopumā, es teiktu tā, es esmu ļoti nepacietīgs cilvēks, kad visi iet uz šitādu fight pasākumu. Es gribu visu laiku actionu redzēt, bet, nu, jādod arī fighteriem laiks atpūsties, sagatavoties. Tā kā personīgi priekš manis tās starplaika periodi bija bišķi pa ilgu. Man patīk vairāk konstants actions, bet nu, tā, diemžēl, nevar. Bet tā, kopumā fighti ļoti inčīgi. Kā jau minēju, Ādams ar Sigurdu teicu, ka būs vakara labākā cīņa, un es tā arī uzskatu, ka bija. Bija vienkārši non-stop actions. Pēdējā raundā es teikšu tā, es reāli neticēju, ko es redzēju. Sigurds viņu nevar noguldīt. Viņu reāli nevar noguldīt. Viņš
visu laiku stāvēja, vai kas viņam tiktu pa to ķobu iedot. Es pat domāju, viņam normāli ar 50 kalibrinieku iedot viņam pa to krustu, viņš joprojām stāvētu, tas čotku. Bet tālāk Rjaba pret Volku. Pīzģēts vienkārši. Nu, tā kā, es nezinu, neko citu tur baigi vairāk nevar pateikt. Nu, Perebors vienkārši. Perebors, main events. Būšu godīgs, no main eventa gaidīja bišķi vairāk. Protams, bija ļoti tāda profesionāla cīņa. Vīri zināja, ko darīja, gaidīja, deva viens otram pa normālu pa bodiju, tīpaši Raits Helmanis. Normāli salādēja Leisana pāris aperkats bodijā. Bet, nu, tā beigās Nīča, teiksim, tā uzvarēja draudzību. Vīri parādīja labu cīņu, gaidīja bišķi vairāk. Bet, jā, tā kaut kā tā. Foršs pasākums. Pavisam noteikti gaidu, ka Latvijā būs vēl tādi. Un, jā, tikai lai Latvijas cīņas sports augtu, kaut kā tā.